Ja dominējošā kultūra rada priekšstatu par normu, tad patiesībā tikai neliels skaits cilvēku iekļaujas šajā normā. Reālajā dzīvē cilvēku vairākums ir ļoti grūti ievietojams normas rāmjos. Mēs visi esam savdabīgi un unikāli. Tikai savstarpējā sapratne, cieņa, daudzveidības priekšrocība patiesa izpratne radīs vienlīdzību, iekļaušanu, taisnīgumu un mieru. Ģeopolitiskā vēsture ir nodrošinājusi mums relatīvu izolāciju, vismaz līdz šim, no cilvēkiem, kuriem ir citādas krāsa, ja mēs tieši par rasēm runājam. Nav tik daudz no cilvēku, kas būtu citu rasu pārstāvji, bet tas, ka tur tādas problēmas ir, jā, ir. Rasu tieši? Nē. Es domāju, ka pagaidām vēl nav, bet varbūt būs. Visu laiku mums apkārt ir bijuši balti, tādi paši kā mēs. Varbūt viņi runājuši daudzās citās valodās un piekopuši citas reliģiskas tradīcijas un parašas un tā, bet ar citām rasēm mūsu sabiedrībā ir nācies saskarties minimāli. Un rezultāts ir tāds, ka mēs par viņām neko nezinām. Cilvēkiem galvas ir pilnas ar idiotiskiem stereotipiem. Bija viena meitene, kura bija tumsnēja ādas krāsa un bija aziātiska izskata. Un viņa jau no pirmās klasītes tika ienīsta. Un tad viņa arī, jebkas bija iemesls, lai viņa būtu izdarījis kaut ko nepareizi. Un arī, varbūt arī ne tikai tas, bet arī neizpratni un arī varbūt viņas vecāku tā kā nerūpēšanās par viņu un tas, ka viņa bija tāda nedaudz pamest, radīja šausmīgu tādu naidu pret viņu. Un pat es atceros skolas fotogrāfijas, klases fotogrāfijas, kurās visi ir nobildējušies, un viņi sēž maliņā, un meitene, kurai nav nekāda sakara, nekad viņa nav iesaistījusies nevienā no tiem konfliktiem, ir uztaisījis milzīgu atstarpi, lai tikai nevajadzētu sēdēt viņai blakus. Un tas vienkārši tā pierod pie tā, ka tā meitene ir nos no mums. Tie, kuriem ir nācies vaigā satikties, runāties, čupoties, daudzīties, mīlēties ar citas ādas krāsas cilvēkiem, tie ir brīvi no šiem stereotipiem. Tie saprot, ka tie ir tādi paši cilvēki kā mēs visi. Es esmu biologs pēc izglītības, un man šo aizspriedumu, es gribu teikt, nav. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka es zinu, ka no bioloģijas viedokļa visi šie aizspriedumi ir pupu mizas. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs esam viena suga. Mēs varam savā starpā pāroties, un mums dzims auglīgi pēcnācēji. Neskatoties uz to, vai vecāki ir melni, dzelteni, balti, sarkani un tam līdzīgi. Mums tādas reālas vardarbības pret cilvēkiem ar citu ādas krāsu nav, jo nav jau pret ko tai vardarbībai izpausties. Ksenofobija, tādā pļāpu līmenī, godīgi sakot, jo arī nav jau īsti pret ko izpausties. Čigāni, tur ir savi stereotipi, protams. No 2007. gada ir valsts programma tieši par čigānu Romi Latvijā. Tas nozīmē, ka arī valstiskā līmenī šī problēma tomēr ir apzināta un izprasta. Un tas arī vieš tādu zināmu optimismu, ka mēs esam sākuši ar šo situāciju strādāt un šī situācija vērst par labu. Gada sākumā viņš negribēja dot roku, kad mēs ejam kaut kur staigāt. Čigānu bērni negribēja dot rokas. Bērniņš atnāca man no rīta un teica, mamma man teica, lai nerunā ar čigāniski, lai nezinu tos vārdus. Jo ātrāk čigānu bērni nonāk kontaktā ar citiem bērniem un čigānu ģimenes jūt šo pozitīvu atbalstu un iedrošinājumu, jo veiksmīgāk būs šo jaunās paaudzes bērnu turpmākā dzīve. Pati neesmu to pagūsi, man tik ir vidējā izglītība, bet no savus mazbērnus es neatlaidīšu. Lai kā izķeprošos, lai tiktu pie izglītības un būtu pašiem patīkami un cienījami cilvēki kā vistautības, lai nebūtu nekāda atšķirība. Kā pilsonis ir pilsonis un nebūtu tā, kā saka, čigāns ir čigāns vai kaut kas tā. Jo čigāns arī ir cilvēks, un viņam jāpierāda, ka viņš var būt arī tāds kā vispārēji. Čigānu ģimenes, čigānu vecāki ir tik viņiem bijis rūgta šī pieredze, ka viņi arī
sabrūk. Un gluži vienkārši vairs nejūt šo te vēlmi iet atkal tam pazemojumu cauri, ka viņa bērns ir atraidīts. Es atceros kādu čigānu mammu, kur stāstīja par to, ka viņas meitenīte bija uzņemta 1. klasē, un viņa ieveda šo bērniņu, un pārējie bērni jau bija, un viņa ieveda šo savu meitenīti klasē, un skolotāja pirmais žests, ko viņa darīja, demonstratīvi viņa ķērās pie šīs meitenītes matu caurskatīšanās, vai ir tīra galva un kāda ir bērnam apģērba apkaklīte. Es nevaru iedomāties, ka kādu šādu situāciju izbaudītu kāds citas tautības bērns tik tā publiski. Ir būtiski, lai skolas modelētu tās vērtības, kuras sabiedrība vēlas redzēt pieaugušo sabiedrībā. Cieņa pret citu kultūru un ģimenes tradīcijām, klases vides daudzveidība nosaka tās pievilcību visu tautību bērniem. Šie jautājumi nezaudē savu svarīgumu. Tas ir būtiski mūsu sabiedrībā, jo šī izolācija un atstumtība rada atkal jaunas problēmas, jo čigānu ģimene ir spiesta meklēt gan iztiku savai sadzīvei, gan kaut kādus risinājumus. Šobrīd ir situācija, ka tūkstošiem latviešu ģimeņi dodas uz ārzemēm, un viņi paši arī droši vien izbauda savas ādas, kā tas ir, ka viņi ir svešie ienākot šīs valsts izglītībā, ka viņu bērni arī savu laiku izbauda šo atstumtību un izolētību. Tā noteikti ir briesmīga sajūta. Bet viņi saņem šo atbalstu un šo integrācijas iespēju, kāpēc Latvijā nedot tādu. Situācija mainīsies, mēs esam Eiropas Savienībā, un uzlabojoties dzīves līmenim te Latvijā, mēs būsim tāds pats magnēts trešās pasaules, tā saucamās trešās pasaules valstīm, kā jau piesauktā Francija, Zviedrija, Holande, Beļģija un citas valstis. No vienas puses es arī jūtos kā apdraudēts latvietis, jo tas neizbēgami novedīs pie kaut kādas mūsu identitātes zināmā mērā zaudēšanas diezgan pārskatāmā nākotnē, bet tajā pašā laikā es neredzu iespēju vai pat vajadzību tam īpaši pretoties. Ņemot vērā, ka mēs tagad esam tādā pieaugošā Eiropas kopienā un situācija būtībā drīzumā mainīsies, tad vajadzētu jau saulaicīgi, es nezinu, par to sākt tam pievērst uzmanību. Tomēr. Cilvēki no bijušajām savienības valstīm satiekās. Var just, ka mēs vienkārši esam tādi, kuriem ir mazāk iebraucēji un ka mums ir viņus grūtāk pieņemt. Ja Anglijā iebraucēji sāk iebraukt pirms 50 gadiem, viņiem rasisms bija aktuāls tad tagad jau tas ir mazāk vai nav vispār citās vietās, tad mēs esam tur, kur viņi bija pirms 50 gadiem. Mums ir jāsāk mācīties.